Beidzot ir pienācis tas brīdis, kad daļā dzimuma pārstāvis var sausīties par visiem 100%. Bet puišiem iesakām vienkārši paskatīties. Līdz šim pieķerts sportojot epizodē stāstījām par to, kā trenējas puiši vīrieši, ja, bet bijām aizmirsuši tādu mazu lietu, ka ir arī sportistes sievietes. Un tāpēc esam uz Alfa Fitness zāli uzaicinājuši mūsu kolēģi Sintiju, kura ir piekritusi būt par mūsu izmēģinājumu trusīti, lai trenera Aivara Leimaņa vadībā parādītu to, ko dara meitenes svarzālē. Varbūt tad ķersimies pie lietas un rādīsim, ar ko sāksim. Pirmais vingrinājums – pietuviens ar stieni. Kā mēs to darīsim? Stienam noliekam vidu, vizuāli rokas lai vienā attālumā no turienes, kur liek ripas virsū. Ejam apakšā, uzliekam viņu uz pleciem, nevis uz kakla, kā šādi. Nedrīkst, būtu jāliek šādi. Izceļam ārā. Tad puiši parasti liek kājas šauri, tā kā tas meitene, mēs liksim kājas plati, izvēršam pēdas 45 grādu leņķī uz āru. Sēžamies tik dziļi, tā lai gurns bija vienā augstumā ar celi un ceļamies augšā. Ceļu skatāmies, lai iet virs pēdām. Ja? Uz iekšu mums tādu kustību nedrīkstētu. Ja? Tad smoki uz āru un apakšu. Pēc pietupieniem ir arī variants tāds, ja cilvēkam problēmas ar muguru, tad pietupiens nedrīkst viņš taisīt. Ja? Tad ir jātaisa spiešana kājām trenižierī. Tāpat kā ar pietupienām kājas liksim plati, uzliekam šeit augšā, izvēršam nedaudz augstāk, tās paši malītes. Jo viņas būs augstāk, jo vairāk strādās kāja aizmugurē un ģimenes. Ja? Izvēršam, celīši tāpatās kā pietupienā bija virspēdas, uzspiežam uz augšu, spiežam. Ja? Kājas līdz galam nekad neiztaisnājās, paliekam šādi, paņemam aizsardzību, lēnām laižam variālis manēru, ok? Un spiežam uz augšu. Paskatāmies, lai ceļi būtu visu laiku virs pēdām. Ja? Tie paši 20 atkārtojumi. Ja? Tā ir alternatīva. Ja gadījumā nevar tupties cilvēks, tad viņš nāk taisa trenižieru izspiešanu kājām. Ja? No šitās pozīcijas necenšamies ātri lekt augšā. Ja? Jo tikko kājas mums bija ļoti augstu, galva bija lejā, tad asins mums bija sagājis galvā, mēs piecelsimies, kādreiz sagriesies galva. Apsēžamies, tad lēnām pieceļamies. Pēc šitiem te abiem vingrinājumiem iesim, taisīsim gan ārējos, gan iekšējos. Tad addukcija, abdukcija. Ja? Ir iespēja, ka var regulēt platāk, šaurāk. Ja, tas viss atkarīgs no tā, cik ir elastīgas saites un cik var tā dabūt kājas vaļā. Ja? Lai sanātu pilna amplitūda, tas ir jādara šādi. Tad ieliekam vienu kāju atpusē, roku piepalītam, pārliekam pāri. Tad sākuma stāvoklī, kurā gadījumā jābūt tā plākstītēm, kuras mēs celsim augšā lejā, ir jābūt nostāv no pārējām, kuras stāvēs uz vietas. Ja? Tad, lai būtu pilna amplitūda kustībai. Tad lēnām aizveram, ir maza pauzīte, lēnām taisam vaļā. Ja? Tad 1, 2, galā pauzīte, 1, 2 vaļā. Tie paši 20 atkārtojumi, ja? Un tad vienmārā. Galā pauzīte būs, kā aiztaisīs ciet, ne otrā pusē, aiztaisīs ciet, nofiksē, jā, tad tikai laist vaļā. Tas ir svarīgi, jo? Ja taisam mēs ātri ar inerci, tad muskulis visā garumā nestrādā. Tā kā pēdējā fāze vienkārši tas viss iet lidojumā, tas svars lido pa gaisu, ja, un muskulis saņem pēdējā tieši fāzē, kad mums tas avalktās kājas, viņš nestrādā. Ir sākuma pozīcija, ka viņš kustība iesākās, viņš kā iedarbojās, pēc tam viņš nestrādās tik daudz, cik viņam vajadzētu, cik viņš varētu to darīt. Te viss otrādāk, jo ciešāk ir salikti šitie kāju turētāji, jo labāk. Jo ir arī iespēja dabūt šeit šādi, tad tā kā nebūs tā pilnā kustība, pilnā amplitūda, liekam cik viņus ir šo salikt. Un te otrādāk mēs taisām 1, 2 vaļā, un pauzīte būs šī pusē. Noturēsim. Bet tur lejā nesaskarās slāksnītes kopā. Kā atstājam, lai muskuliņš neslēbinās, lai viņš ir noslozīts. Tad ir arī 2 varianti, kā mēs sēžam. Viens variants, ka mūsu mugura ir piespiesta. Tad varētu darbojās šeit. Ja mēs apsēdīsimies šādi, tad lērā būs šitā vieta strādās. Ja, varam taisīt šādi. To var mainīt, piemēram, ka vienu treniņu taisīt ar muguru piespiest, pie soliņa vienu muguru taisīt muguras priekšu. Kāda varianta izvēlas? Skatiet klāt. 20 atkārtojumi. Kājas ir plati, nedaudz ieliecam.
uztaisam brūkturi, ar taisnu muguru izceļam ārā. Muguras apakšējā daļa ir pilnīgi taisna. Augšā mums ir kūkums. Plecums nav pierauta pelsīm, bet ir novilkts lejā. Arī savākam lāpstiņas kopā. Tad, kad ir kustība apstājusies, tad ar rokām pievākam brukturi pie vēdera. Rokas iztaisnojam, nopaļojam muguru. Šeit mēs arī ielpu. Otru pusi ir izelpa. Ņemam hantās, pirmā piegainām astsvars. Apguļamies. Taisnas rokas augšā, nedaudz slīpi atpakaļ. Rokas saliecam, laižam hantēles pie ausīm, iztaisnojam. Kustība alkoholim nevarētu būt ne uz āru, ne uz iekšu, ne priekš, ne atpakaļ. Viņš stāv uz iecaukumīs. Iztaisnojam. Tas ir augšā amortvērienā. Lejā rokas nedaudz ieliektas. Augšā saliecam, to viņš ir tik tālu. Atkal laižam lejā, atstājam nedaudz ieliektas. Nevis ar supināciju, to mums nevajag, to vai puiši tāks, mēs esam amortvērienā. Lejā augšā. Ļoti labs ingrinājums. Guļam uz soliņa, uz sāna. Beidzot varēs atpūsties. Jā. Tad roka ir gandrīz taisna. Ir viena līnija, plecs, elkonis un roka. Ceļam augšā, tā lai šeit muskulis vēl saspringzinājumā. Pilnīgi līdz augšā nedrīkst atslābināsies. Ja? Atstājam nedaudz viņa slīpi, atkal laižam lejā. Skatāmies, lai mugura nekustās. Mēs priekšnā ir augšā un ir lejā. Ja? Hantlīti pagrieztas šādi. Darbiņš padarīts. Tagad varam pajautāt, kāpēc tu vispār piekriti tam un kā tu tagad jūties? Jūtos lieliski. Īstenībā no rīta nākt vingrot ir pat, man liekas, produktīvāk nekā vakarā. Visa diena tagad man aizies daudz aktīvāk. Un piekritu, tāpēc, kad izpalīdzu tev. Tas nāk man pašai par labu un treneris ir super. Jā, tā kā trenēties arī jūs ņemiet visu to, ko mēs jums devām, pa labu, lai jums noder.